Es šobrīd atrodos kaut kur pa vidu starp Brocēniem un Saldu. Un arī dzelzceļa izpratnē tas ir tāpat Brocēnu dzelzceļa stacija, Saldus dzelzceļa stacija. Un šeit pa vidu ir tāds viens diezgan interesants objekts. Sauksim, protams, to par tiltu. Faktiski tas ir viens no tādiem zīmīgākajiem un pat arī augstākajiem dzelzceļa tiltiem Jelgavas–Liepājas dzelzceļa iecirknī. Un tā vēsture arī ir gana interesanti, jo faktiski, varētu teikt, ka tas ir mūsu inženieru meistardarbs, proti 1925. gadā starp konkrēti Glūdas dzelzceļa staciju un Ālandas staciju pie Liepājas tika uzsākta jauna dzelzceļa būvniecība, kas, protams, bija absolūti nebijis notikums jaunās Latvijas valsts pastāvēšanas vēsturē. Un vajadzēja diezgan lielu uzņēmību un arī, protams, pieredzi, lai šādu te dzelzceļu būvētu tīri paši saviem spēkiem. Un visvairāk tā pieredze, protams, bija noderīga tajās vietās, kur bija jābūvē šādi infrastruktūras elementi. Un te jau nav tik vienkārši. Man arī šeit ir grūti nostāvēt, un praktiski, ja es ieeju tādā pļavā, es varbūt pat sāku grimt, jo šis ir ezers, bijušais, protams, ezers, Saldus ezera turpinājums, un te nācās būvēt tiltu pāri ezeram, kas, kā jūs saprotat, nav nemaz tik vienkārši grunts īpatnību dēļ. Faktiski cieta grunts šeit sākas 15 metru dziļumā. Tātad vispirms bija jāuzbūvē uzbērumi, kas pieslēdzās abiem tilta galiem. Un uzsākot uzbērumu būvniecību, pirmās zemes krāvas faktiski noslīka tajā ezera bijušajā gultnē. Un ar tādām grūtībām šeit saskārās, protams, būvētāji arī būvējot šo te dzelzceļa tiltu. Bet vietēji uzņēmēji, konkrēti inženieris Alfrēds Razums, bija atbildīgs par balstu būvniecību un arī, protams, par uzbērumu būvniecību, tika galā ar šīm te problēmām un galvenokārt jau tāpēc, ka būvdarbus vadīja ārkārtīgi pieredzējušais dzelzceļa būvinženieris Jānis Leimanis, kura bija jau 13 gadu pieredze dzelzceļa būvniecībai ārvalstīs. Viņam, protams, palīdzēja arī citi kolēģi, un tādējādi arī gan šis tilts, gan arī citi infrastruktūras objekti un arī kopumā pats dzelzceļš tika uzbūvēts 4 gadu laikā. Konkrēti tiltu pār mazo Vēršādas upīti, kas tagad arī tek pa bijušo ezeru gultni, uzbūvēja gada laikā un eksploatācijā nodeva 1927. gada pašā nogalē decembrī. Tas bija traucēklis, kāpēc nevarēja atvērt ātrāk vilcienu kustību līdz Saldum, bet oktobrī vilcieni sāk kursēt tikai līdz Brocēniem. Bet ar visām problēmām agri vai vēl, protams, tika galā. Un tilts, kura kopne, starp citu, ir izgatavota no Vācijā, izgatavota metāla, kurš tika atvests uz šejieni. Un būvinženieris Špilbergs to visu salika kopā, pārcēla pāri Daugavai un Rīgas krasta stacijā iekrāva vagonos, un tā tika nogādāta šeit vēl pa daļēji tikai uzbūvēto dzelzceļu. Bet redzams, ka tilts kalpo arī mūsdienās, un tas nekas, ka kādreiz vilcienu slodze, respektīvi lokomotīvu asas maksimālā slodze tobrīd bija 15 tonnas uz asu, tagad tā pārsniedz 20, un arī vilcienu sastāvs un smagums viss ir summējies un daudzreiz palielinājies, bet tas netraucē pa šo tiltu braukt arī jebkura sastāva kravas vilcieniem. Un šādu piemēru mums Latvijā nav daudz, tikai tāpēc, ka Otrais pasaules karš pārvilks vītru daudziem šādiem objektiem, bet gan Vēršādas tilts, gan vēl viens mums ir pāri Lašups Dzirnavu ezeram, tiešām pāri ezeram, kalpo arī mūsdienās.